Esiet sveicināti klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šīs dienas epizodes tēma būs privātie meži, privāto mežu apsaimniekošana, un raidījuma viesi ir Juris Zariņš un Dagnija Lazdiņa. Sveiki, kolēģi! Sveicināti! Abi kolēģi jau ir iepriekš bijusi mūsu podkāstu epizodēs, tāpēc es neiepazīstināšu vēlreiz, bet šodienas tēma, kā jau minēju, ir privātie meža īpašnieki Latvijā. Un mēs varbūt raidījumu dalīsim tādās vairākās daļās. Pirmkārt, mēs mēģināsim uzzināt, kāds tad ir šī situācija šobrīd ar privātiem mežiem. Un viens no iemesliem, kāpēc Juris ir šeit, ir tas, ka ir noslēdzies 2024. gadā pētījums par privāto meža apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas, kooperācijas procesa monitoringu. Juri, man droši vien pirmais jautājums būs tev. Vai tu vari raksturot šobrīd, kāds tad ir tas Latvijas privātais meža īpašnieks? Uzreiz jāsaka, ka šis projekts ir vairākus gadus veidojies pa pāris gadiem. Pirmais bija 2014. gadā un attiecīgi tādā veidā sekojot līdzi. Pirmais pētījums par privātiem meža īpašumiem bija 2004. gadā. Tas nebija Meža attīstības fonda projekta ietveros. Un projekta vadītājs jāatzīmē, ka ir Jānis Donis, kas attiecīgi to visu skatās, analizē. Es vairāk skatos tīri no datu viedokļa, kādi ir dati. Pat patīk ar datiem strādāt, bet atbildot uz to jautājumu, vidējo meža īpašnieku būtībā nav tādā vienā vārdā atbildams, jo viņš ir diezgan dažāds. Ir mazie meža īpašnieki, vidējie meža īpašnieki, lielie meža īpašnieki, juridisks personas, katram savādāks apsaimniekošanas profils. Būtībā tas tīri statistiski tas būs kaut kur starp 5 un 10 hektāri, tas vidējā platība. Laika gaitā viņa aizvien vairāk migrē no maziem meža īpašniekiem uz lielajiem meža īpašniekiem. Tā kā viņš ir diezgan dažāds, jo jāsaprot, ka vienmēr ir teikts, ka mums ir 150,000 meža īpašnieki, tie, kas ir reģistrēti Valsts zemes dienestā, kuram ir kaut vai 0,00 kaut kāda, vai arī viņš ir līdzīpašnieks 0,01 hektāram meža, tad viņš ir meža īpašnieks. Bet tie reālie meža īpašnieki jāstāsta Meža valsts reģistrā, tie, kam ir reģistrēta meža inventarizācija, tie ir reālai meža īpašnieki. Protams, vēl tie nosacīti meža īpašnieki, kas ir aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašnieki, kas neparādās būtībā bieži vien nevienā no šiem reģistriem. Bet tie ir reāli meži, kuri arī notiek saimnieciskā darbība, arī viņi tiek kaut kādā veidā zāģēti vai pārvērsti lauksaimniecības teritorijās, vai arī reģistrēti kā meži. Mums Latvijā pierasts teikt, ka gandrīz katram otrajam latvietim ir savs mežs. Mēs te pirms raidījuma veicām nelielu ekspresa interviju tepat pie galda. Izrādās, ka šeit pie galda sēdošajiem 100% ir mežs, bet realitāte tā tad ir savādāka. Juri, kā ir mainījusies šī situācija? Protams, ka daudzi no šiem īpašniekiem viņi īsti nesaprot, ko darīt ar to mežu. Nav izglītības, nav iespējas, varbūt pat dzīvo kaut kur citur jau. Un ir neizbēgami, ka veidojās šī konsolidācija, kad šie meža īpašnieki tiek pārpirkti, maina īpašniekus. Varbūt var ieskicēt, kāda ir šī situācija šobrīd, kā tas process ir attīstījies šī monitoringa laikā. Tīri skaitļu ziņā pirmie skaitļi, kā minēja 2004. gads, tajā brīdī meža īpašumi, kas ir lielāki par 50 hektāri, bija 7,4% no kopējām meža platībām. Šobrīd šādi īpašumi, kas ir lielāki par 50 hektāriem, ir jau 54 ar kapekām. 54 tas nozīmē, lielākā daļa šobrīd meža īpašumu ir lielāka par 50 hektāriem. Un tas ir noticis pēdējo 20 gadu laikā. Attiecīgi šī konsolidācija, kāds attiecīgi savus 90. gados bieži vien izstrādātos meža īpašumus ir pārdevis lielajām kompānijām, tie atkal sāks saimniekot ar savu pieeju.
Tā kā jā, ir diezgan nozīmīgi mainījies tas uzsvers. Un atbilstoši tam arī šajā pētījumā var ļoti labi redzēt to profilu, kādā veidā viņi saimnieko. Kāds saimnieko mazie meža īpašnieki, kā saimnieko vidējie meža īpašnieki, kā saimnieko lielie meža īpašnieki. Un tas ir pilnīgi dažādi. Arī vecuma struktūra atšķirās šajos meža. Kādas ir šīs galvenās iezīmes, ko raksturot šie mazie, vidējie, lielie? Kādas ir šīs atšķirības meža apsaimniekošanā? Meža apsaimniekošanā jau arī savā ziņā nosaka vecuma struktūra, kāda ir, kā es minēju, 90. gados arī tie īpašnieki daudz, kas atguva īpašumus, viņi īsti neredzēja varbūt ilgtermiņā kādā veidā saimnieku, kad viņi diezgan ātri daļa arī izstrādāja, un liela daļa no šiem īpašumiem nonāca lielo juridisko personu īpašumos. Un būtībā vecuma struktūra pilnīgi atšķirās tāda, kā ir lielajos meža īpašumos. Tur vairāk dominē jaunaudzes vidēja vecuma audzes. Mazajos meža īpašumos, tur, kur varbūt ir tas meža apsaimniekošanas mērķis pilnīgi savādāks, viņš ir tāds sekundārs vai arī gadījuma rakstura apsaimniekošana. Tur tomēr vairāk ir uz to veco audžu īpatsvaru ir tas sadalījums. Un atbilstoši arī tā apsaimniekošanas kārtība ir tāda, ka mazajos meža īpašumos, kas ir zem 5 hektāriem, saimniecisko darbību nebija veikuši vairāk par 80% meža īpašnieku pēdējos 5 gados. Ja viņiem ir maza meža platība, varbūt viņš vienreiz mūžā vispār tur būs iekšā ar kaut kādu saimniecisko darbību, viņš nav orientēts uz šo tādu klasisko meža apsaimniekošanu. Diemžēl mēs zinām, ka ir tāda prakse, ko angliski sauc cut and run. Latviski varētu varbūt nosaukt, nocirst, aizmirst, respektīvi pārdot to īpašumu. Bet labā ziņā tāda, ka šobrīd liela daļa no šiem īpašumiem nonāk profesionāļu rokās, kas pēc tam šo meža apsaimniekošanu veic atbilstoši tām vadlīnijām un mēģina palielināt meža vērtību. Bet, lai būtu labāks priekšstats par to, kādi ir šie privātie meži, kāpēc izveidojies šī vecuma struktūra un sugu sastāvs, ir jāskatās, protams, vēsturiski. Un tad es jautāšu Dagnijai, varbūt tu vari pakomentēt, kā ir veidojušies šie privāti īpašumi, lai mēs saprastu, kā viņi ir izveidojušies un kāpēc viņi ir šobrīd tādi, kādi viņi ir. Te es varu pat stāstīt uz savu piemēru. Ir tie privātie meža īpašumi, kuri ir mantoti paudzēs un kuri ir platībās, kuri jau ir bijusi meža. Piemēram, es arī esmu meža īpašnieks, man bija tie 10 hektāri, un tad ir tās platības, kurās pēckara periodā ieauga meža. Un tās platības, kurās pēckara periodā ieauga meža, tur pārsvarā ir lapkoku meži, un ja ir ļoti nabadzīgs audzes bijušas, tad tās ir prieža audzes, un kaut kur ir tur pa vidu jau pēc tam vēlāk jau sekundāra egli ieviesusies. Bet tie, kas ir tie senie meži, tie parasti ir tie skujkoku meži. Un, ja mēs paskatāmies augšņu kartē un pēc tam paskatāmies meža kartē, un mēs redzam, ka zem meža ir apakšā augšņu karte, tad ir skaidrs, ka tas ir pēc 60. un 50. gadiem apmežojusies platība, jo tajā laikā veic to senu augšņu kartēšanu un kartēja tikai lauksaimniecības zemes. Kā arī ir mainījusies tā saimniekošana, jo kādreiz, kad veidoja izcirtumu, tad paņēma no meža pilnīgi visu, ko varēja, tecināja darbu, rāvā ārā celmus, novāca zarus. Arī, kad veica mežstrādi, jau to šķeldu ārā neved, tā kā tagad. Tie zari palika mežā, un tad tur bija tā lielā kaudze, tur bija ugunskurs. Ja mēs šodien mēslojam mežu vai uzlabojam koku augšanas apstākļus, vedot atpakaļ tos pelnus no katlu mājām, šķeldes un granulu, tad toreiz to tur viss izdarīja uz vietas uzreiz, ja? Kas palika pār to visu, lai būtu tīra vieta, kārtīgi viss sakopa. Un tad attiecīgi arī tā laika gaitā tie meži ir veidojušies. Un, ja mēs te skatāmies to mežu vecuma struktūru, ja 1923. gadā mums bija 23% mežu, tad tīri teorētiski mums nevar būt vairāk par 23% vecu mežu. Tādu, kas ir vecāki par 100 gadiem. Un cik mums tādi ir? Ap 10? Parasti mēs mēdzam devēt senie meži un jaunie meži. Senie meži, jā. To vēsturisko mežu pētījumu ietveros arī mēs tos jaunos mežus šādā veidā analizējam, skatāmies, kāda tā ir meža inventarizācijas vecuma struktūra, liekot kopā tās vecās kārtas, jaunās kārtas, un tiešām tā ir, kā tu saki, kad ir tur, kur tās lauksaimniecības augšņu kartēšana notiks. Tie būtībā ir jaunie meži, un par to liecina arī šī meža īpašnieku pētījuma dati. Skatoties zemes dienestā zemes lietošanas mērķi, kas ir apakšā zemes vienībām, lielākā daļa privāto mežu atrodas uz teritorijām, kam zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.
Mēs jau arī nevaram aiziet atpakaļ laika gaitā, kā tur bija, kad pēc tam brīvības cīņām deva tos mežus, lai līstu līdumus un lai cilvēki varētu nodarboties ar lauksaimniecību, kur ir tie un kur nav tie. Jo es zinu, ka daļa no tās manas mantotās zemes, kas manam vectēvam bija, kad tā viena daļa, kas man tagad ir lauksaimniecības zemes, bioloģiski vērtīgā pļauja, starp citu, tas ir līdums, jo viņiem iedeva mežu un viņš līda to gabaliņu. Ja? Un arī tas, ka tas īpašnieks dabo to īpašumu atpakaļ, tad jau ir tā, ka tu jau neesi pieredzi būt īpašnieks, arī ja tu esi speciālists. Tu neesi pieredzi būt pats sev īpašnieks. Un tad ir tas tā, tu esi citus mācījis, un tagad tev pašam jādara tas, ko tu citiem esi mācījis. Principā es esmu viens no tiem piemēriem, ka tas mežs, es viņu mantoju no mammas. Es aizēju, paskatos, šitais par vēlu, tas ir nokavēts. Un tad es tā secīgi visu esmu darījusi bišķiņ par vēlu, bet ir tā saimnieciskā darbība. Un es esmu arī viens no tiem netradicionālajiem piemēriem, kurš veidojot kaut kādu nelielu daļu no cirsmas, daļu no tās naudas es ieliku, iegādājoties blakus, tā kā arī konsolidēju, bet tā konsolidācija man ir tāda no 10 uz 15. Ja. Un tad vēl bija tāda lieta kā kolhozu meži. Jo ir vēl literatūra, kurā ir rakstīts, ka kolhozu meži tiek pārāk slikti apsaimniekota. Un tad tie kolhozu meži arī dažiem ir tikuši atpakaļ atgriežot zemes. Un tur atkal bija cits skatījums, jo, piemēram, tajā kolektīvajā saimniecībā, kurā man nācās dzīvot, mūsu kolhozu priekšādātājs bija mācīts mežsaimnieks. Un tur, kur bija sliktas zemes, viņš vienkārši apmežoja. Un tagad ir ļoti smuki meži sauguši. Un tie, kuriem tika apakaļ tās zemes, ir laimīgi īpašnieki. Arī tāds vēl profils. Jā, piebilstot arī par to apsaimniekošanas pieredzi vai nepieredzi, tīri statistiski no šī pētījuma mazie meža īpašnieki pārsvarā 3/4 gadījumā ļauj, lai mežs atjaunojas dabiski. Tie, kas ir virs 50 hektāriem, tur jau dominē sēšanas stādīšana. Arī mazajos meža īpašumos ir lielāks īpatsvars tādu meža īpašumu, kas nav inventarizēti. Tas ļoti labi ilustrē to, ko mēs jau iepriekš minējām, ka šiem īpašumiem konsolidējoties. Nonākot profesionāļu rokās, šī meža apsaimniekošana mainās. Un, kā jau Dagnija minēja, tad puse no mūsu mežiem, kas ir izveidojusies par jaunu, tātad viņi ir lielākoties tie privātie meži, lielākoties tie ir pionieru sugas, kas ir atjaunojušās pašas, bērs, alksnes, tāpēc arī veidojās šī lielā atšķirība starp valsts mežiem, kur dominē priede, un privātiem mežiem, kur pārliecinoši dominē bērs. Un šī atšķirība droši vien arī saglabāsies nākotnē, ņemot vērā šos atjaunošanas paradumus, kādi ir privātajos un valsts mežos. Kāpēc privātie īpašnieki daudzreiz ir tik pasīvi apsaimniekošanā? Arī mēs saprotam, ka tas ir pieredzes, zināšanu trūkums. Risinājums varētu būt kopīga saimniekošana, tātad kooperācija. Kāda mums ir situācija šobrīd ar meža īpašnieku kooperāciju Latvijā, Juri? Pēc pētījuma, ko kolēģis Jānis ir apkopojis, būtībā skaita ziņā kooperācija varētu teikt, ka nav iepriecinoša, jo ir kooperatīvi, kas ir beiguši pastāvēt. Pēc pētījuma sanāk, ka ir tādi divi nozīmīgi lieli meža īpašnieku kooperatīvi Latvijā, kas tiešām nozīmīgās platībās darbojās, un viņiem tiešām ir arī nozīmīgs apgrozījums un biedru skaits. Tas nav tāds ikdienas meža īpašnieku paradums tādos kooperatīvos. Tāds man viedoklis ir. Ja mēs runājam par nacionālo līmeni, mums ir viens kooperatīvs, otrs ir tīra reģionāla apvienība, kas ir viena reģiona biedri, kuri apvienojušies, un patiesībā arī tādā statusā viņi strādā, neuzņemot īpaši jaunus biedrus, nepalielinot. Par tādu attīstību šobrīd domājoši ir palicis viens kooperatīvs. Mēs esam pieraduši domāt, ka latvietis ir viensaimnieks. Tā ir tā problēma, kāpēc šie kooperatīvi varbūt neveidojās, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies lauksaimniekus, kādi spēcīgi kooperatīvi ir, kas ne tikai apvieno īpašniekus, bet būvē jaunas rūpnīcas, pārstrādes un tam līdzīgi. Jāsaka, Latvijā meža kooperatīvi atpaliek. Varbūt jums, kolēģi, ir kāds viedoklis, kāpēc tāda situācija ir? Es domāju, ka tur ir vairākas lietas. Tā pirmā lieta ir tā, ka no sākuma tā kooperācija asociējās ar to kolektīvo saimniecību. Mēs tikko bijām tikuši vaļā no tās kolektīvās saimniecības, un tad vajadzēja paiet kaut kādam laikam, lai vispār pieņemtu to kooperāciju kā tādu foršu lietu. Latvietim ir tāds teiciens, ka kops cūku nebarojas.
Un tad ir ļoti svarīgi, kurš to fermu uztur un kurš pieskat, kā tā cūka tiek barota. Man personīgi arī ir pieredze ar būšanu kooperatīvā. Es iestājos kooperatīvā un es arī pēc tam izstājos no kooperatīva, jo es sapratu, ka tam kooperatīvam ir jābūt pietiekoši lielam un spēcīgam, lai viņš tiešām varētu strādāt visā Latvijā, jo mans mežs ir Alūksnes novadā, toreiz bija Alūksnes rajonā. Un, ja tavs īpašums ir tālu prom, tad tam kolektīvam tur ir grūti. Jo man pieredze ir tāda, ka mēs 3 reizes ar kolektīvu pārstāvi aizbraucām uz mežu, izstaigājām viņu un nospriedām, ka es esmu visu pareizi domājis, ka tiešām tā ir jādara. Bet līdz tai darīšanai mēs tā arī netikām. Jo ir tās lietas, kas ienes naudu, un tā ir tā ciršana, un to ciršanu jau mēs bijām izdarījuši. Un tagad vajadzēja darīt to atjaunošanu, un tā atjaunošana ir tāda sarežģītāka lieta. Un tad tā manā atjaunošana beidzās ar dabisko procesu, un tad ir jau ne tikai kooperatīva, bet ir arī īpašnieku biedrības. Un pateicoties tam, ka es iestājos īpašnieku biedrībā, un tad mēs tur savā starpā sarunājāmies, un sarunājāmies arī ar tiem, kuriem ir blakus tas īpašums. Tad neformāli, bez tādas kooperācijas, jā, man ir ļoti pozitīva pieredze, kad kāds, kurš dzīvo tur uz vietas, viņš vienkārši pazīst visus, viņš zina, kurš ko var izdarīt, kuram ko var prasīt, un tad kopējiem spēkiem tas īpašums tagad izskatās apmēram tā, kā viņam vajadzēja izskatīties jau senāk. Tā kā ir dažādi šie ceļi, bet man liekas, ka tas ir tas, kā paveicās, kuri cilvēki sanāk kopā, un varbūt otrs ir tas, ka mums ir Latvijas valsts meži, kas pēc būtības jau ir ļoti liela organizācija, kas tā kārtīgi saimnieko, un tad mums ir tie atsevišķi tie lielie īpašnieki, kas jau to izdara. Un tad tie pārējie mazie, kas nav gribējuši atdot to savu mežu un pārdot kādam citam, viņi tomēr vairāk grib tā kā paši, bet ne līdz galam var. Un attālums no tās savas dzīves vietas, es domāju, ka arī spēlē ļoti lielu lomu. Un tas, ka ir sadrumstalots, ja kooperatīvam paveicās, ka ir tuvu, viss tad jau arī rentējās. Vēl viena piezīme, varbūt, kas ietekmē to dalību kooperatīvā vai nē, ir tas, ka viena liela daļa no meža īpašniekiem nedzīvo blakus saviem mežiem, ja viņi ir pilsētnieki, un tad tā ir pavisam cita filozofija, un ja tu neredzi, neesi klātesoši, tad nesanāk. Bet arī piebilstot to, ko kooperatīva dara, kas man personīgi patīk, viņi māca savus biedrus, izglīto. Viņi ir aicinājuši arī Silavas pētniekus runāt par tām lietām, kas šeit ir darīts, kādā veidā izmantot kaut vai digitālos datus vai Silavas pētījuma rezultātus, vai arī māca saviem biedriem, kā kaut vai lidot ar dronu. Tās lietas, ko dara meža īpašnieku kooperatīva. Kā paveicās, kā saliekās kopā tie cilvēki un kāda ir tā vadība. Un ja tā vadība ir tāda uz attīstību vērsta, nevis tikai uz pelnīšanu, bet vairāk ar tādu misijas apziņu. Jo man liekas, ka kooperatīvs labi strādā tādējā tiem cilvēkiem, kas ir tajā augšpusītē, ka viņiem ir arī tāda misijas apziņa. Bet viņiem ir jābūt arī ļoti saimnieciski domājušiem, lai nebūtu tur kaut kādas nelabas lietas ar naudiņām. Runājot par šo piemēru, par kooperācijas, te arī noteikti ir jāpiemina. Mēs visi zinām, ka šis nacionālā līmeņa kooperatīvs mums ir viens, tas ir mežsaimnieks. Un salīdzinot ar pārējiem meža īpašniekiem, tad kooperatīva biedri pārliecinoši lielākā daļa savu mežu atjauno stādot ar kvalitīvu materiālu. Tas ir viens piemērs, kā mēs varam kopīgi saimniekot. Uzkrājot šīs zināšanas, mēs varam uzlabot mežu apsaimniekošanu. Jo patiesībā jau privāto mežu mums ir ļoti daudz, un viņi ir nozīmīgi dažādiem mērķiem, gan no saimnieciskā viedokļa, kā resurss mūsu industrijai, gan arī no vides apsaimniekošanas viedokļa. Tāpēc tas, kā katrs, lai arī neliela īpašuma, bet kāda veidojās šī kopējā apsaimniekošanas kultūra, tas ir ļoti svarīgi. Arī domājot par sabiedrības kopējo attieksmi pret meža apsaimniekošanu. Cilvēki, ejot sēņot vai braucot vienkārši gan ceļu malu, viņi redz, kā tie meži ir apsaimniekoti vai neapsaimniekoti, atjaunoti vai neatjaunoti. Viņi no šiem dažiem piemēriem izdara secinājumus par visu meža apsaimniekošanu. Viņi, protams, nezina, kas ir īpašnieks, vai tas ir mazais, vai lielais, vai valsts meži tie ir, bet viņiem šis iespējas rodās. Un vēl jau arī par to kooperāciju ir tā, ka visā tajā laikā, kamēr es esmu tas meža īpašnieks, un tie ir 14 gadi, tad apmēram ar tādu diezgan lielu regularitāti, reizi kādos 3 vai 4 mēnešos, man kāds piezvana un pavaicā, vai es gadījumā negribu to savu mežu pārdot. Šis strādā, bet gadās arī tā, kopš tā brīža, kad ir atvērti tie dati par īpašniekiem, es esmu saņēmusi pat vēstuli uz mājām, kad ir gatavi apsaimniekot, un kas arī ir pozitīvi, ka tam īpašniekam, kurš ir tālu prom, ka tas vietējais jau sāk skatīties un piedāvāt tos savus pakalpojumus tajā teritorijā, kur viņš darbojās. Tā praksē mēs
būt arī tāda, ka atbrauc un piezvana pie durvīm un paprasa, vai tu negribi. Tas bija senāk, kad nebija pieejami tie dati, un tad bija jābrīnās, kur tu tos datus dabūji. Jo viņi, man liekas, ka arī bišķiņi tā kā filtrēja to profilu, jo kamēr tas mežs piederēja vēl mammai, tad viņai bija tā, ka pie viņas brauc runāt. Bet tagad, kad pieder man jau zvana, ir mainījies tas mārketings. Diemžēl visu šā iemesla dēļ daudziem meža īpašniekiem, kuri nav saistīti ar nozari, protams, veidojās zināms apjukums no šiem daudzajiem piedāvājumiem un nesaprotot, ar ko sadarboties, ar ko nē. Dagnī, kāds, piemēram, būtu tavs ieteikums, kā rīkoties meža īpašniekam, kuram īpašumā ir mežs, kurš varbūt tur neko daudz nav darījis, bet šobrīd ir vēlme kaut ko darīt, apsaimniekot savu mežu, kā viņam uzsākt šo. Saprotot, ka viņš pats nezāģēs, ka viņam pašam ir problēmas sarunāt visus šos izstrādes atjaunošanas procesus. Manuprāt, ir tā, ka, ja tu vēl kādu pazīsti no tiem, kas tur dzīvo uz vietas, apklaušanies par to, kam ir pozitīva pieredze. Citādi droši vien ir, ja ir tālu, tad var uzrunāt kādu lielāku uzņēmumu, kas ar šo nodarbojās un kas sniedz šos te pakalpojumus privātajiem, jo tas nozīmē, ka viņi ir pieraduši strādāt plašākā teritorijā. Bet viena lieta gan ir, ko es ļoti no sirds iesaku, ja jūs slēdziet līgumus ļoti detalizēti. Tās lietas, kas ir mutiski norunātas, var būt tā, ka mēs sarunājam ar vienu cilvēku, un tad viņš aiziet atvaļinājumā, un tad otrs ierauga, ka tur bija kaut kas jādara, un tas viss, ko jūs esat mutiski sarunājuši, tas vienkārši pazūd. Jo to, kas ir sevišķi uz izstrādi un uz kopšanu, kas ir nozāģēts, to apakaļ pielīmēt nevar. Tāpēc ļoti svarīgi ir visu atrunāt līgumos, un skatāmies vispirms, kas strādā tajā reģionā, un ja tā nemākam, tad skatāmies kaut ko lielāku, jo tie parasti strādā pa visu platību, un arī lielie uzņēmumi, viņiem tomēr ir svarīgi tā reputācija, jo viņi negrib pazaudēt tos, ka viņi kaut ko tur ir ne tā sastrādājuši. Bet galvenais ir līgumā visu atrunāt, jo man pašai ir tāda pieredze, ka mēs līgumā neatrunājām. Visu izdarīja pareizi, es gribēju darīt kaut ko savādāk nekā citreiz jādara, un tas nebija līgumā atrunāts, un to vairs nevar pielīmēt. Ozoli ir pagalam. Tā kā man patīk digitālie dati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, ir ieteikums izmantot iespēju, ka jebkurš meža īpašnieks var ar Latviju LV reģistrēties Mežvalsts reģistrā, lejuplādēt savu īpašumu datus digitālā formātā. Ir veikta inventarizācija. Protams, ir veikta inventarizācija. Ja nav veikta, tāpat automātiski pārinventarizē. Man arī vēl jāveic inventarizācija. Nē, tas ir tad, ja nav laicīgi 20 gados veikt. Bet tiem, kam ir veikta inventarizācija, lejuplādēt datus, un var atrast internetā, ir sagatavots jau gatavs uz atvērtā koda balstītas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas karšu projekts, kurā iekopējat iekšā savus datus, jums atvērsies vaļā informācija un parādīsies, kādas saimnieciskās darbības jūsu īpašumā ir iespējamas. Jums pat nezinot. Tā kā tas ir tā lieta, kādā veidā tās zināšanas var pārnest un izmantot tālāk. Jā, jo tagad jau lielākā daļa, kas ir pārmantojuši, viņiem ir kā reiz tie IT lietotāji, kuriem tieši jaunā paudze vai arī jaunā paudze var palīdzēt vecākiem, kas varbūt nedarbojas, bet katrā ziņā izmantot šos digitālos risinājumus un tādā veidā dabūt to informāciju, kāda ir par jūsu īpašumiem. Kāpēc tā kooperācija un pārējās digitālās lietas? Tomēr zāģējot mežu, liekot izsolēs, jūs dabūsiet reālāku cenu nekā jums kāds pa telefonu nosauks. Jo, ja vajag ciršanu, tad ir šis te izsoles. Un arī vēl mēs nepieminējām tādu lietu kā meža konsultāciju pakalpojumu centrs, kas ir uz vietas. Es viņos nevērsos, tāpēc, ka man tā kā jau ir skaidrs, kas ir jādara. Man galvenā problēma bija atrast, kurš man to izdarīs, jo es to pat nevaru izdarīt. Un viņi arī var palīdzēt. Un patiesībā meža īpašnieki var meklēt šo iespēju izglītoties. Viņiem ir ļoti labas šīs izglītības programmas par meža apsaimniekošanu, par emisiju kredītu tirdzniecību, kura ir labi strādājis par šeit aprēķinu lietām. Tā kā, kas meklē, tas atrod. Jā, tieši par tiem oglekļiem arī man gribējās tā pieminēt, ka tagad mums nāk iekšā gan savējās jaunizveidotās firmiņas veidojas, gan arī no citurienes, kas vēlas slēgt šos līgumus par oglekļu kredītiem. Un, ka tur arī jālasa uzmanīgi tie līgumi, ko mēs apņemamies izaudzēt, vai tas vispār ir reāli, cik mēs apņemamies piesaistīt to oglekli un kā tur tas viss būs. Jo tā ir vēl viena lieta, mēs audzējam koksni. Mēs audzējām bioloģisko daudzveidību, kas izveidojas no tās mūsu saimniekošanas tādas vai citādas. Un tagad vēl tas trešais produkts, kas mums nāk, ir tas ogleklis, kuru mēs tur krājam. Es tajā visā neesmu iekšā, es par to esmu tāda pagaidām diezgan piesardzīga. Es, piemēram, pat neesmu nekādu līgumu noslēgusi, bet tas sākās. Tas notiek.
Protams, kā jau Juris minēja, ka ir šobrīd tiešām pieejamas diezgan daudz izglītības iespējas, vismaz apgūt šīs pamatzināšanas meža īpašniekiem, tā kā nevajadzētu sasteigt visu, jo, piemēram, arī šobrīd manto šo īpašumu no saviem vecākiem vai vecvecākiem. Tā pirmā ātrākā izvēle ir pārdot, visu nocirst, rezultātā tie lielākā daļa īpašumu tā arī ir. Pirmais pircējs viņai nozāģē pēdējo skaidru, ko var dabūt īpašumā, un pēc tam jau tālāk viņa aiziet uz šiem lielajām kompānijām, kas viņu nopērk, un tad jau viņu apstāda. Bet es domāju, ka tomēr pirmais būtu iegūt šīs pamatzināšanas, izmantojot dažādus kursus, gan jau minēto meža pakalpojumu konsultāciju centru, gan arī šis pats kooperatīvs meža saimnieks ik pa brīdim veido dažādas pasākumus, gan mūža izglītības centri, meža īpašnieku biedrības un arī Silavas darbinieki ļoti labprāt piedalās šādos pasākumos un dalās ar savām zināšanām un ieteikumiem. Jo te es gribētu pareklamēt, jau 4 gadus mēs kopā ar meža īpašnieku biedrību un Linneja universitāti arī silavieši iet un stāst, kas ir sapētīts un izdarīts un kas reāli tam īpašniekam varētu būt svarīgs. Kā arī tas, ka mēs aizmirsām paši savu asti pacelt, jo mūsu mājaslapā ir tāda sadaļa produktu un pakalpojumu, un tas mūsu produkts ir zināšanas. Un tad tādā populāra zinātniskā veidā to, ko mēs esam sapētījuši, tur arī ir. Tur ir modeļi gan kas par pētījumu, par bērziem un plantācijām, kad manējie tur pa kārkliem un par augstnes gatavošanām, visu kaut ko. Un Juris droši arī kaut kur ir pat par ūdeņiem, vai ne? Vairāk par digitālajiem datiem. Tā kā arī mūsu Silavas mājaslapiņā šo to interesantu var atrast noteikti īpašnieks. Ar tiem kursiem arī ir interesanti, jo man liekas, ka mūsu īpašnieks jau ir pieredzis, ka kursi ir 1 diena vai 2 dienas. Tas ir maksimums. Un tad, piemēram, tajos kursos, ko mēs ar Linneja universitāti kopā rīkojam, mums iznāk kopā, šogad būs 4, bet pirms tam bija 6 dienas. Un tas jau ir diezgan daudz. Un ja vēl izrauj uz tām 6 dienām, tas ir ok, ka ir latviski, angliski arī visiem patīk, ka 2 valodās viss notiek. Bet tad ir tāds klupšanas akmens, ka nav pierasts, ka vajag darīt mājas darbus. Bet tie, kas tiešām izdarīja, tad viņiem bija arī tas iedrošinājums, to, ko mācījāmies un runājām, aizbraukt uz savu mežu un paskatīties, kāda man tajā mežā ir tā augsne, izrakt to bedru un paskatīties, kas tur apakšā darās, vai tie koki vispār tur var noturēties. Līdz ar to tas, kā mēs sagatavosim to augsni, ja būs tur pārmitrs, tad veidos tur to pacēlumu, to pacilu, un ja ir sauss, tad labāk seklu vadziņu, vai ja ir ļoti sauss un nabadzīgs, tad varbūt vispār safrēzēt visu joslā. Šīs te visas lietas mēs tā izrunājam un arī to, kas tajā manā mežā aug. Kāpēc šitais augs ir vērtīgs un tas nav, un kādi tad veidojas tie apstākļi, kuros tad ir tās sevišķi vērtīgās sugas. Par to arī mēs aprunājam. Viņi ir vairāk tā kā saprast savu mežu, ne tik ļoti kā apsaimniekot un kā tur pelnīt. Un tad ir arī viena diena, kurā Edgars no bijušās meža fakultātes LBTU, kurš tad izstāsta, kas tajā taksācijas plānā tur ir, un te viņi tur praktiski iet un mēra un viss šīs te lietas dara. Tā kā arī mēs silavieši no savas puses esam to ieguldījumu devuši, un tad mēs par mašīnām parādām, un tad mēs dabūjām vietas, kur var krāsoties, un tad agri sapūš uz tiem kokiem visu, un tad arī paši var iet un pūst, lai saprastu, kā tur tad tajā cirsmā man tie koki sazīmēti, un kas te būs, un ko tu vispār nozīmē tas, kā viņi tur grasās strādāt, un kāda ir tā cirsmas schēma. Šādas te vienkārši praktiskas lietas, kas noder. Tie kursi mums šogad ir, jau ir nokavēts, bet nākamgad ceram, ka būs atkal. Tā kā mēs arī ļoti iedrošinātu visus, kuriem nav problēmas sekot līdzi saturam 2 valodās, droši pieteikties. Jau šogad mēs izdarīsim tā, ka būs 4 dienas, tā kā kompleksāk, ka tās 4 dienas rudenī, kur mēs arī nodrošinām tādā vietā, kur var palikt pa nakti un tās sarunas. Un līdzīgi arī tie kursi, aizejot uz tiem kursiem, ne jau es tikai iemācos kaut ko, bet es arī satieku tos cilvēkus. Un tad no tās cilvēciskās komunikācijas arī daudz ko uzzinu. Jo es arī ejot kā lektors daudz ko mācos. Es ļoti daudz mācos ejot kā lektors no tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši uz kursiem, parunājoties ar viņiem. Es vēl varbūt piebildīšu no digitālo datu. Tas, ko var izmantot, atkal izmantojot Silavas pētījumus, var no atsevišķiem, piemēram, augšanas gaita modelēšana, privātais meža īpašnieks. Šobrīd pēdējā laikā tie pētījumi tādi, kad ir vienkārši nevis kaut kādas atziņas, bet tur ir algoritmi, piemēram, augšanas gaita aprēķināšanas formulu. Jūs varat mierīgi iekopēt iekšā attiecīgi pie savas meža inventarizācijas datiem, norādīt uz attiecīgiem datu laukiem un paši modelēt šīs te audzes attīstības. Un tas ir izdarāms vienkārši kaut kādā Excel vai OpenOffice kalku programmā.
mierīgi pašam meža īpašniekiem, viņš nedaudz draudzējas ar datiem. Otra lieta ir pietiekami daudz arī internetā servisi, kas pieejami meža īpašniekiem. Šobrīd nereklamējot nevienu, vienkārši var pateikt, ir pakalpojumi, kas sniedz attiecībā tālspējas pakalpojumus, kurā skatās to pašu izgrauzi, kur skatās to, vai gadījumā tur kaut kas nav nogāzts, sapludināts. Tāda pakalpojuma ir meža īpašniekiem pieejami. Ir pieejami pakalpojumi, kurā ieliekot iekšā meža inventarizācijas datus, jūs varat pa savu īpašumu izdrukāt ārā tā saucamā veco meža apsaimniekošanas plāņa. Ja jūs kādreiz atceraties, bija tās saucamās zaļās grāmatiņas, kurā bija sadalīts pa vecumu klasēm visām pārējām. Bet šobrīd vienkārši pārsvarā meža inventarizācijas veicējs uztaisa meža inventarizāciju, un tas arī viss. Bet tur jau ir iekšā viss sadalījums, kas kādā veidā, kādas sugas, viss pārējais, daudz labāks ieskats. Un šie te pakalpojumi, manuprāt, jā, viņi kaut ko maksā, bet viņi nav dārgi. Tā vietā, lai jūs, piemēram, ekonomētu savu laiku un iegūtu tās zināšanas, lai jums kāds, kas atnāk pie vārtiem vai piezvana, jums neiestāstītu kaut ko tādu lietu, kas īstenībā jūsu mežā nav. Tā kā tās iespējas ir pietiekami daudz, un iespējams par tām aizvien vairāk un vairāk jārunā. Cik man bija tā iespēja un laiks stāstīt arī meža īpašnieku meža konsultāciju pakalpojumu centrā atsevišķās lekciju kursos. Arī šīs lietas tiek stāstītas, lai vienkārši cilvēki zinātu, ko darīt, ko meklēt. Un arī tā pati dronu lietošana. Šobrīd drons ir jau kā fotoaparāts vai tā kā telefons kabatā, ņemiet, lietojiet, pērciet, nevajag pirkt jaunu. Paņemiet kaut kādu lētu, vecāku dronu, un tā ir daudz vienkāršāk savu mežu apskatīt, nokonstatēt, kas ir, jo jūs nevarat izstaigāt pilnībā visu, paceļat augšā dronu, uztaisīt pāris bildes, viņas var salikt kopā kartēs, uzreiz pie katras bildes ir klāt koordināti, jūs varat salikt iekšā, kurā vietā tas ir, un tādā veidā sekot līdz tām visām lietām. Tā kā tās lietas viss ir atrodamas, ja jūs draudzēties ar digitāliem datiem. Jā, jo, kad staigā pa to pašu mežu savu, tad reizēm ir tā arī, piemēram, paņem to kadastru, to punktiņu, kad tu jau domā, ka tu esi vienā vietā, un tad tu paskaties telefonā, un tu saproti, ka tajā mežā atrodies pēc tam citā vietā, ja nav saliktas tāds kārtīgs stigas starp tiem nogabaliem. Un tad arī vēl labam mums ir tā aktīvs pasākums kā valsts pētījuma programma. Valsts pētījuma programmā mēs arī skatāmies tās aktuālās lietas. Parasti ir tā, ka rudenī ir to pētījumu noslēgumu, un tad katru rudeni nāk kaut kādas jaunas atziņas klāt, kaut kādi dati. Un, piemēram, šajā pētījuma programmā arī mēs to, kas ir sapētīts un sapublicēts, tad rudens kursa saturā mēs jau to iestrādājam iekšā. Un līdzīgi kādi ir tie pētījumi, tad mēs arī organizējam seminārus. Mēs aicinām cilvēkus, nāciet, brauciet, skatieties, kas mums ir sanācis. Nozares speciālistus, un es ļoti, ļoti iedrošinu tos, kas nav meža nozare. Ja ir izsludināts seminārs, tas nenozīmē, ka viņš ir tikai mežaniekiem. Viņš ir jebkuram, kuram interesē meža. Neatkarīgi no tā, vai jums viņš jau piederēs, vai jūs tikai domājat, ka jūs kādreiz viņu gribētu iegādāties, vai arī vienkārši jums patīk būt mežā. Lai labāk saprastu, ko tie meža ļaudis tajā mežā dara un kāpēc viņi saimnieko tā, kā saimnieko. Piemēram, tā izpratne par tām retināšanām. Arī meža īpašniekam, kas nav nozarē, viņam ir žēl, jo tagad jau tie koki visi tādi smuki. Un žēl griezt nost, bet ja tu negriezīs nost, tad tu novājinās gan to, kas ir jāizgriež vēl vairāk, viņš vienkārši nokritīs un sapūs, un tas, kurš būtu jāatstāja, tas neizaugs tik liels, un tas mežs neizveidosies tik smuks. Tas, man liekas, arī tāds zināms klupšanas akmens, kad ja viņš ir tas mežs iegūts nevis, lai būtu nauda, bet tāpēc, lai man būtu mežs, kur pastaigāties, tad ir tas viens brīdis, kad ir jāpalīdz tam mežam veidoties vēl tādam lielākam, brangākam un skaistākam. Un tad ir tas žēlums, bet nevienam taču nav žēl ravēt. Vēl varbūt pavisam īsi pareklamēt arī kolēģu darbu. Ir tajos pašos digitālos datos Cilava uztur arī karšu servis, kurā tiek publicēti Cilavas pētnieku tie veidotie dati, piemēram, mikroteritorija kartes, vēja risku karte. Tā kā tās lietas arī pieejamas digitālā vidē un izmantojamas jūsu ikdienas privāto meža apsaimniekošanas plānošanai. Mēs zinām, ka šobrīd, protams, arī mainās šis meža apsaimniekotāja profils un paudzes mainās šīs zināšanas. Un daudzi šobrīd, protams, ļoti labi orientējās šajās tehnoloģijās, atšķirībā no iepriekšējās paudzes, bet varbūt sliktāk orientējās mežkopībā. Mēs redzam, ka ir šīs iespējas apvienot šo visu, un šobrīd meža apsaimniekošana lielā mērā arvien vairāk un vairāk tiek balstīta uz tehnoloģijām, un tās ir iespējas, kuras ir, es domāju, ka visiem mums ir jāmācās un jāmācās viņas izmantot. Jā, un vēl mums ir taču YouTube kanāls arī Silavai, jo ir tās paudzes, ja ir tā, kas YouTube skatās, kas nelasa, tad tur arī YouTube var redzēt
gan to, kas ir semināros runāts, gan arī speciāli ar nolūku ierakstīt video sižetiņi maziņi, kur mēs braucam uz mežu un rādām, kas ir darīts un kas ir iznācis. Un podkāsts. Tajā skaitā. Jā, tā skaitā. Paldies, klausītāji, par šo kopā būšanu. Lai mums visiem veicas mūsu mežu apsaimniekošanā.